Šī stāstu stāstīšana piesaista varbūt ne tikai tos cilvēkus, kas ir dzīvojuši šeit Ventspils šajā daļā jau no 20. gadsimta 30. un 40. gadiem, bet dažkārt šajos stāstu pasākumos piedalās tie cilvēki, kuri Latvijas teritorijā ir ieradušies pirms gadiem 30, 40, kuri varbūt nav tieši vietēji iedzīvotāji, bet arī viņiem ir interesanti, kā šī vieta ir izskatījusies un kādi ir šie cilvēki bijuši vēl tad, kad viņi šeit neatradās. Un arī viņi atkal ar savu atmiņu stāstu par to laiku, kas varētu būt 20. gadsimta 60. 70. gadi, ienes kā tādu savu veidu interesantu akcentu. Ja? Varbūt tas, ko ikdienā mēs esam aizmirsuši, ja? Bet tā arī ir ikdienas realitāte. Kā mēs integrējamies, faktiski šie stāsti jau ir arī zināmā mērā tādi integrācijas stāsti, jo labi šajos pasākumos, stāstu pasākumos piedalās ne tikai latviešu bērni, piedalās dažādu tautību bērni. Viņi stāsta stāstus un nedaudz pat atšķirās tie stāsti, ja, ko stāsta varbūt tas krievvalodīgais bērns no tā, ko stāsta latviešu bērns, jo tomēr tos temperamentus, to atšķirību jūt. Līdz ar to viņi viens otru labāk iepazīst. Plus nākot uz biblioteku un kopā lūk šos stāstus klausoties un stāstot, viņi labāk arī iepazīst un apzinās, ka lūk, tas, ka viņam mājās ir dators un divas mašīnas, bet ka tam kaimiņu bērnam varbūt nav nevienas mašīnas un arī nav datora. Ja? Tātad viņi arī satuvina pat tos, pašlaik ļoti svarīgi ir integrēt šos dažādos slāņus, kas ir varbūt šie te pārbagātie, bet savukārt mazāk mīlētie bērni, ja? Un varbūt šie nabadzīgie savukārt vairāk mīlētie bērni. Ja? Un viņi visi šeit kopā satiekās, kopā stāstus, nu, un es vismaz redzu, ka viņi viens otrā arī ieklausās. Panāks tas šeit stāstu vakaros, ka, teiksim, nāk jau kopā cilvēki, kuri redz, ka bibliotekā nav šis cimperlīgums, ka var sanākt kopā, kāds tu esi, kaut vai savā mīļākajā džemperī, vai tiešām tu varbūt arī esi kopā sēdi ar pagasta kundzi, grāmatvedi, un tev nav jājūtās neēt par to, ka tu esi netik situēts un varbūt pat esi bezdarbnieks bet tur mēs visi esam vienādi. Mēs vienkārši klausamies viens otrā un sākumā ja tie cilvēki klusē. Viņi, teiksim, uzreiz neatraisās. Mums ir bijis stāstu vakari par mīlestību, ka nemaz tik uzreiz nerunā šie cilvēki. Viņiem ir kompleksi kaimiņam blakus esot izstāstīt savu stāstu. Bet jau trešajā reizē, jau runājot par teātri, jau viņam ir ko teikt, izrādās viņš spēlējis motociklistu vasarā, masu skatos, tā kā, ir ļoti interesanti, kā cilvēki atraisās. Un tur robežas pilnīgi zūd, tur pilnīgi vienalga, kāds tu esi.